Highway dreams in my mind, leave the world far behind. Every mile a new find. Let's see what we can find. Moonlight on the twisted. Labrīt, cienījamās dāmas, godātie kungi. Pateikšu jums visiem priecīgu svētdienu. Datums mums ir 21. varētu būt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jā. Braucu strādāt. Braucu uzkrauties uz 2 jārdiem. Man nebūtu rītā no rīta jākraujās. Tā kā es mēģināšu iekonomēt laiku, cik man izdosies, bet rītā pa taisno es braukšu tur augšā uz Owen Sound. Kur tur kartē jūs varat redzēt. Respektīvi, štela ir tāda. Braucu uz 2 jārdiem. Es jau minēju to. Es ceru, ka tā ir pirmajā jārdā, kur man jāpaņem ir viena mašīna, ka tā būs, ka roboti tur būs izlikuši to mašīnu uz savākšanu. Jā, jūs nepārklausījāties, roboti. Jau viss jau tiek, kā lai pasaka, robotizēts. Cilvēki tiek atlaisti lejafos, un viņus pārņem roboti. Respektīvi, es neesmu redzējis, kā viņi darbojās, bet dzirdējis esmu, ka tie ir tādi lieli tā kā iekrāvēji, un viņi paņem to mašīnu no vilciena, bet laikam no tā vilciena tie cilvēki tomēr ir noņem, noved nost, un tālāk tas robots piebrauc pie tās mašīnas, savāc viņu un aizved uz vietu. Tā kā mēģināšu jums kaut ko parādīt, ja tur šodien viņi strādās, un ja būs mana mašīna izlikta. Uzreiz jau brīdināšu tos skatītājus, kuriem ir pa skaļu mūzika. Vai nav tāda video kvalitāte? Piedod, šis video nebūs tev.
Un tepat tās jau esam atbraukuši. Tūlīt tās piespiedīsim pogu, lai mēs attaisam vārtus vaļā. Redz, viss ir automatizēts. Bišķi tuvāk piebrauksim, nospiežam pogānu un gaidām, kad mūs atvērsies. Bombom, sezam atveries. Te viņš arī ir. Ok, tā, baigi interesanti. Tagad man vajadzētu atrast kādu, kurš man varētu pateikt, kur ir BG. Reku viens onkuls ir. Good morning. 24BG. 24BG. Yeah. That's no, that's out. Hey, 24 is here. I'm gonna show you real quick. Map, yard map. So basically, this is where we are, right here at the gate. Yeah. Okay. 23 is that block there. 24 is this one right there, and then 25 is the one over there. Behind you those see concrete blocks. So the yellow concrete, you see that right in front of Yeah. us? You see all those cones? Yeah. Those are lanes. So that's 24. Okay. So 24 what? BG. 24B. So 24B, I believe, is either here or here. So it's either at the front or the back. Okay. All right. So just go check the lanes, and Okay. so you can pull your truck here Yeah. or over there. Even you can drive it all the way in, Yeah. and then you find your load and you just load from there. Okay. Okay. So I can put my truck. You can put your. You see where the orange bear, like all that open area there? Yeah. That's for the loading. You can. Well, this is also for the loading. Yeah, We yeah. have a lot of trucks here, but it's Yeah, first yeah. come first serve. So I mean, if you get lucky and get a spot there, go So, ahead. I have only one car, so Okay, yeah, it's gonna be okay. thank you very much, sir. Kas man te tā smaržo pēc degvielas kaut kā? Tāds neveikls gadījums. Agres rīts un aizmirs uzlikt korķi degvielas tankam. Tā. Varbūt tās pazaudēja kāds 10 litrus. Ai. Bet, nu, mums viss ok. Reku. Pirmā mašīna šī te. Nav tavu jāiet, viss kārtībā. Uzkraušu tūlīt šo mašīnu un laižam tālāk uz nākamo vietu. Un vēl, kamēr es kraušu, es jums parādīšu kaut ko, kas man ir jauns. Jauns, par kur es samaksāju lielu naudu. Principā šajā nedēļā es nestrādāju, es strādāju tikai vienu dienu, jo mans smagais aizgāja uz remontiņu. Kamēr es biju iedevis smago remontiņā vienā vietā, tikmēr es pats, lai iekonomētu naudu un netērētu laiku, es pats uztaisīju 2 rampas, tūlīt tās parādīšu. Un, protams, arī summa, cik tas izmaksāja materiālos un vēl, vai arī cik es ietaupīju, vai arī cik es neiztērēju. Šī te rampa ir pilnīgi svaiga. Manis metināta rampa. Diezgan iespaidīgi biezuma materiāls. Tas ir 1/4 inču biezums, kā lai pasaka, 1,5 reiz 3 reiz 1/4 tāda square tube. Un tika sametināta, nomērīta pēc vecās, sametināta un uzinstalēta. Tikmēr pa to laiku, kamēr es taisīju rampas, man uztaisīja jaunu šo te, ielika abās pusēs jaunus square tubes šos. Jo vecie tomēr bija, kā lai pasaka, viņi bija izdiluši un saliekušies, un es līdz ar to nevarēju normāli kā cilvēks atbraukt līdz šejienei to rampu un ievilkt iekšā. So tā bija tāda
galvenā lielākais darījums pagājušajā nedēļā. Nu, cik tam man izmaksāja tas? Tā, aizmugurējās rampas, ko es pats taisīju, es nopirku materiālu ar visām plāksnēm. Plāksnes es nopirku kaut kad pavasarī. Augšā, kas liekas, viņas ir 12 pēdu plāksni. Un par to vienu plāksni es samaksāju $900. Tad par materiālu tieši rampām 4 square tubi un tur vēl flat bar un tāda. Es nezinu, kā latviski piedod. To es samaksāju $1098. Savu pieskaiti $900, 1098, tas jau ir 2 štuks. Un tad pieskaiti vēl kaut kādu $100 tos tur griežamajos diskos, zipkatos un grinding diskos. Tas ir tīri tikai man par to materiālos par aizmugurējo rampu. Iznāca 2100 rupi, teiksim tā. Vietā, kur man taisīja priekšējo rampu, tur es samaksāju 3200 ar visu materiālu. Savu darbs, materiāls. Nu, ja es viņiem prasīju, ja viņi man būtu taisījuši tās rampas aizmugurē, cik tad tas vēl būtu? Nu, viņi tur pareiķināja to materiālu, nu labi, tās 2 štukas un tad vēl 10 stundas, nu tas vēl būtu kaut kādi 1300, 1400. Tātad par aizmugurējām rampām 3400 viņi man vēl būtu paņēmuši. Visu kopā izmaksātu 6600. Un, nu es nezinu, vai es ieekonomēju, bet par cik es esmu metinātājs, pats zinu, un kādreiz metināju. Man patīk, bet nu, to es pats izdarīju ar mehāniķa palīdzību, kurš man ielaida savā šopā un ļāva man tur darboties un metināt. Tā kā tā. Ok, nav ko daudz muldēt, man laiks ir ierobežots. Liekam virsū tuksonu. Tuksons nāks šeit aiz kabīnes. Un augšā man nāks 2 150-nieki, F-150-nieks, tālāk te uz traileri nāks 2 150-nieki, un apakšā būs 3 Lincolni. Kas tie ir? Lincolni. Ok, davai. Es jums visu to parādīšu, bet tas būs tādā baigā steigā. Nekas baigi jauns tas man nav, bet jums varbūt kādam būs jauns viss. Nu, ok, parādīšu procesu, kā notiek damage meklēšana un notiek, kā ieskanējuši tā, lai viņi paliek uz manu laudu, ka es viņu vedīšu ārā. Nu tā, šī tā mašīna, Tucsons. Iepriekšējā video es jums nedaudz nelielu aprakstu aprakstīju, kādu viņi izskatās un kas tur ir iekšā. Šeit ir man otrs telefons. Nospiežam un mēģinam skanēt kodu. Ne QR kodu. Labi, šis te mums nestrādā. Notērīsim putekļus. Tagad vajadzētu paķert. Ir. Spiežam load un pozīciju, kur mums būs. Es uzlikšu 3. pozīciju. Tā man būs aiz kabīnes un uz aizmuguri. Viss. Noseivojam. Tagad skatāmies damages. Cītīgi visur. Riteņas vai nav nekādi čipi, nekādi tam līdzīgi, zin. Jo katrs mazākais damage ir man jāmaksā. Galvenais ir šoferu durvis. Šī te mala. Nav nekādā atsista. Un otrs ir šis te slieksnis. Te arī nav ne skrači, nekādi. Paskatāmies jumtu.
Uz jumta mums arī nekā nav. Tas, kas ir zem plēves, tas man nav nekas ar to jādara, jo tas tomēr ir zem plēves. Un es tur neesmu ne pie kā vainīgs. Visādi aizdomīgi čipiņi un tādi baltumiņi un visur jāparauda ap pirkstu. Tā, te nekā nebija. Viss ir kārtībā. Hyundai īstenībā ir, kā es jau teicu, diezgan tīri. Es pat varētu teikt ļoti tīri. Šeit man jāapskatās, nemaz netaisās ar roku, bet paklājiņi ir. Te ir tāds aizmugurē paklājiņš, spērtairīts. Viss ir un cērtam ciet. Tā. Kas ir šajā pusē? Te nav nekas. Baltumiņš. Tas arī nav nekas. Nu, kā es jau teicu, ir tīra mašīna. Hyundai ļoti reti, kad ir kaut kāds bojājums. Galvenais ir riteņas savādāk. Nu, Fordiem ir tā, ja es palaižu garām ritenim vienu čipu, kur krāsa vai nočipota ar akmeni vai ar kaut kādu priekšmetu, tad ir automātiski man jānopērk tas rims ir. Jāmaksā par to rimu, pilns apjoms. Tas ir apmēram kaut kādi 1300 līdz 1700 Kanādas dolāri. Bet es dabonu īpašumā to. Tā kā, kurš te ir vinnētājs, bļa, vai ne? Protams, ne jau es esmu vinnētājs. Tā. Tagad mēs šo te reku liekam ar aizmuguri. Pirmā mašīna uzlādēta. Tagad braucam tālāk, braucam ārā no šī jarda. Par robotiņiem. Es redzēju robotiņus tālāk. Viņi tur tādā nostūrītī. Viņi ņemās, bet ir baigi daudz mašīnas piekrautas šeit. Es riktīgi nevaru saskatīt. Nu nekas, ne jau pirmā un pēdējā reize, kad tie robotiņi šeit
darbojās un varbūt tās, jā, varbūt, kad zin ko, reku piebrauksim nedaudz tuvāk. Varbūt tās es varēšu jums parādīt. Reku kā reiz viens ir. Ha! Tā, ka viņš palika reku. Es biju iedomājies, ka viņš ir nedaudz lielāks. No. Ieparkosies vietiņā. O, reku viens arī brauc ārā. Kaut kā baigi ilgi, es viņu neredzēju. Tad. Tas ir laikam bija viss. Tādā veidā, redz, viņi te darbojās. Un kas te ir? Te ir Merses stāv uz robotu. Tas laikam ir nojucis. Un tur laikam viena no tām mājām ir, kur viņi lādējās tie roboti. Nu tā, nu ko, esmu redzējis. Pirms tam tiešām nebija redzējis, nebija pat dzirdējis par tiem, bet jau kādu laiku jau viņi te ir. Nu, smuki. Ko tik neizdomā, lai cilvēkam nebūtu jāstrādā? Nu, kaut kā tā. Šo, davai. Nu, redzēju, jūs redzējāt. Nu, tāda interesanta lieta, zin kā. Jauna pavisam, tāpēc arī tāda interesanta. Gan jau laiku pieradīs un varbūt gan jau kaut kādu varēs mēģināt uztaisīt tam robotam. Kā jau vienmēr, vai ne? So, davai laižam uz nākamo vietu. Nefilmēšu, kā es braucu, bet es filmēšu, ka es tur būšu krāmēšu mašīnas. So, davai. Nu, čau! Draw the path we see. Windy whispers soft and low. Memories in the shadows grow. Radio plays our favorite song. Time is endless all night long. Miles and miles of endless dreams.
stars and navy skies. Heartbeat steady like the rain. Together we can feel no pain. Miles and silence louder than it seems. Highway stretches never end. Just the road and us as friends. Midnight thoughts and sleepy eyes, counting stars in navy skies. Heartbeat steady like the rain. Together we can feel no pain. Miles and miles of endless dream. Endless dream. Silence louder than it seems. Highway stretches never ends. Just the road and us as friends, softly singing through the night. Every moment feels just right. On this journey we belong, where the road is. Nu tā. Kārtējais teksts, atkal jeb kārtējā epizode sākās ar nu tā, vai nu kā iedzin, kā un tā. Un tā. Esmu atbraucis uz saucamo Agincourt, kur man ir jāuzpikapo 4 pick-up traki un 3 Lincolni Nautilusi. Nu, viņi ir diezgan gari, viņiem ir Nautilusiem ir 114 vilbējs, un pick-up trakiem, tie, kas tajā aiz manīm stāv, 3 ir 145 vilbējs, un vienam ir 157. Respektīvi, kāpēc es saku vilbējs? Tur ir atkal tam skatītājam vienmēr, kurš sāk skatīties no vidus. Es rēķinu vilbējsos tāpēc, jo manam trakam ir nedaudz specifika savādāka nekā citiem trakiem. Aiz galvas, virs galvas es varu uzlikt 145 vilbējs, un tad blakus es varu uzlikt 145 vilbējs. Tas man pasē uz visiem tiem dekiem, 2 dekiem augšā. Ja es vienā no dekiem uzlikšu 157, pirmajā, pieņemsim, virs galvas, tad man otram dekam nebūs vieta. Es nevarēšu uzlikt. Tad tur man ir jāliek, ir kaut kāds escapes vai kaut kas tam līdzīgs. Tādā veidā. Nu, man aiz muguras, kur ir tie 4 pick-up traki, un tur tālumā, tur tālumā ir tie Nautilusi. Davai, parādīšu, kā ir inspekcija taisam, jo šiem trakiem ir, nu, šeit tieši mēdz būt vairāki tie stone chipi uz buferiem un paradoxāli. Ja viņi atrod vienu čipu uz buferi, pieņemsim melns buferis, viņi neuzliek nevienu mazu tādu punktiņu, bet viņi pārkrāso visu buferi. $1300. Puk, nost no manas kabatas. Tā kā jābūt ir uzmanīgiem. Un, davai, ejam uz priekšu un skatāmies video un mēģināšu parādīt varbūt kādu čipu vai kādu damage, ko es esmu atradis, taisot inspekciju. Skatāmies. Noskanēsim, lai viņš ieiet sistēmā, man tas autiņš. Load. Redz, kur ir mans, tieši tā. Šo mēs liksim pirmo, jo viņš ir ar īso vilbeisu. Es jums tur parādīšu. Pirmais backwards saves. Ok,
Skatāmies, tagad taisam to inspekciju. Durvis. Jumts obligāti, kurš ir arī neatņemama sastāvdaļa no inspekcijas. Jo jumts, ja ir sačakarēts jumts, tas ir 5 štukas. Ne jau ne no kāda cita, no manis. Spoguļi. Spoguļi maksā apmēram kaut kādi $300, ja jāmaina. Tā. Redz, kur ir. Kur ir viens čipītis. Ko nu bija? Ko nu mums bija? Redz, kur te. Var redzēt. Te, kur naga gals. Nesties uz nagiem, nagi melni. Aplējos ar suļarku. Tas mums ir jāliek kā damage, un pēc tam mums jāsūta būs e-pasts. E-pasts mūsu tam, kas atbildīgais ir par right front wheel rim 79, un te ir scratch un viens fotogrāfija. Pievienosim fotogrāfiju. Bet tiešām. Varētu būt, ka viņš neredzēs neko, bet, zin kā, labāk, lai ir, viņš ir reportots, nekā, kad viņu pēc tam man atrod un piečakarējās, davai. Jo uz to dealership es aizvedu otro kravu, un bija man, vienkārši tāds bojājums, ka tikai. Tā reku vēl viens bojājums. Damage, sakot. Redziet, čipītis. Tas viss ir jāreporto. Nezinu, kāpēc. Šis ir ar pulveru krāsu krāsots, un laikam tāpēc. Bet es nereportošu. Es paņemšu un uzlikšu vieglu melno krāsiņu virsū. Vieglu tā. Tā, ejam tālāk. Buferis ir ok. Akal te tie rimīši. Fui, kaka laikam. Nē, paiedī. Nē, taču un kaka. Neko darīt. Visādi skafi, nevis skafi ir tādi, kas ir nevis švīkājumi. Te ir diezgan smuki, te ir diezgan konkrēti švīka. To gan es obligāti reportošu. Redziet, švīka te ir. Es varētu ar pulieru mēģināt izpulēt, bet man baigo laika aizņems. Es labāk ņemšu un reportošu kā dēmiģīti. Tā, noliksim šeit, kamēr es te. Es pārdomāju bišķiņu, davai, es pamēģināšu izpulēt to vietiņu. Varbūt tās, ka man nemazām tik traki tur nebūs. Polishing compound. Tādu es lietoju. Man viņš palīdz. Nezinu, vai citiem tas palīdz, bet man viņš palīdz. Uzkļets kājām virsū uz notīrīsim, pastīsimies, ko viņš mums te teiks.
Reku te vēl it kā biškucītiņ šitien te, bet tā principā ir ārā. Un nedomāju, ka es viņu baigi tur reportošu vairāk pēc tam. Viss. Nu, redziet. Nekas vairāk nav palicies pāri no švīks. Bet te ir varbūt tās viena švīckiņa. Jā, nu te. To mēs jau paņēsim. Tā ir šeit. Nē, reku var redzēt īstenībā. Šeit. Labi. Labi, nav ko ampelēties. Vēl vien reizīti. Var redzēt. Ok, tā. To es reportošu. Anyway, jā. Tā kā viss man nesanāca tas. Bišķiņ sanāca, bet bišķiņ arī nesanāca. Neko darīt. Nu, to es sūtīšu savam bosiem e-pastu un tā kā es būšu viss kaverots. Ok, viss. Pietiek ampelēties. Jāstrādā. Šeit es likšu 157 vilbējs. Kāpēc vilbēji? Visiem trakiem, neatkarīgi no riteņu bāzes garuma, visiem trakiem kabīnes ir vienādas. Vienīgais, kas atšķirās ir pick-up box. Tas ir garāks. Ja es uzlieku šeit īso pick-up box, man viņš smuki aiziet uz priekšu, bet aizmugurē, ja es uzlieku garo, man viņš stāv vairāk uz vidu. Es jums to arī nodemonstrēšu. Tāpēc es lieku garo mašīnu 157 vilbējs šeit. Nezinu, vai jūs sapratāt, bet skatāmies.
baigi cieši klāt, kas ir labi, un šeit arī nav cieši klāt. Davai tā, reku pastāstīšu, ka es jums teicu par to 145 vilbejs un 157 vilbejs. Kabīne šeit un kabīne tur. Vienādas. Viņas ir pēc lieluma vienādas. Atšķirās, reku pieņemsim, redzi, kur pick-up box sākās no kabīnes beigām. Tur un tur. So tie ir tie 12 inču starpība. Tagad tā, ja es būtu nolicis šo mašīnu šeit, vai ne? Man viņa būtu aizbīdīta, protams, uz to pusīt vairāk. Respektīvi, šī mašīna, priekšējie riteņi, kur ir 1,45, priekšējie riteņi būtu pa vienu pēdu tālāk. Un tas, varbūt tas, ka šajā gadījumā neko tas baigi nemainītu, bet ir tā, kad paliekot mašīnu apakšā zem šejienes, kas ir tā pirmspēdējā mašīna, citreiz sanāk šim te, šai locījuma vietai lauziens sanāk. Un šī vēl ir zema mašīna, bet, pieņemsim, augstākas mašīnas. Uzreiz ir augstāks, tālāk ir, kā lai pasaka, augstāks ir purns, un līdz ar to augstāks ir jumts. Un es tur neko nevaru izdarīt vairāk. Es viņu varu vilkt atspērdamies lejā uz cieto sakabu, redz, aiz rāmi. Es esmu aizkabinājis un pievilcis, lai viņš man ir zemāks. So, ja es priekšējos riteņus atstātu 157 vilbejs šeit, tur, kur man ir, tad man aizvarēja riteņi būtu galīgi līdz ar pašu malu, vai ne? Tas atkal sūdīgi ir šīm te ķepām, šīm te rampām. Viņas ir metāla rampas, viņas var nolocīties un, protams, sačakarēt šo mašīnu. Jumtiņš, $5000, viss, strādā 2 dienas pa brīvu. Nu tā, šajā gadījumā viss man būs ok, es jau nomērīšu un mērīt es nerādīšu, kā es mēru, bet es to izdarīšu obligāti. Un, jā, tad, kā mums te viņi ir tā sanāk, tā smuki, vai ne? Jāuztais bildīti. Un, jā. Nu, kā jau es teicu, mašīna virs manīm, tā ir 14,1. Otrā mašīna 14,2. Un pārējās ir zemāks nekā 14,2. Tā kā, principā, es varētu celt augšā par vienu pakāpienu, reku, šo te, tad viņi man būs tik augsti. Nu, cik tas būs? 14,3? Minēsim. Labi, zin ko? Nē, netaisīsim ziepes. Atstāsim, kā ir. Jā, davai. Es laižu tālāk, es laižu uz parkingu, un tad jau rītā tiekamies atkal jauna diena, jauns rīts, un vedīšu uz izkraušanos. Tā kā, davai, skatāmies tālāk. Čau, čau. Čau. Nu, labs rīts jūs mājās, vai pat laba diena. Nu, man rīts ir. Man ir 7:16 no rīta, un apsveicu jūs ar pirmo rudens dienu. Es ceru, arī jums ir iestājies rudens. Nu, mums vēl, kā lai pasaka, rudens mums ir, bet nu, mums vēl ir 17 grādi, un visu šo te divas nedēļas mums solās būt diezgan labi, līdz pat 23, 21 grādus tāds, nu, ļoti patīkams laiks. Labi, tas tā par laikiem. Nu, braucu es jau kādu pusotru stundu, un, pusotru stundu, ne, stundu 10 apmēram. Nebija neko, ko nofilmēt, jo bija tumšs, šobrīd ir palicis nedaudz gaišāks, un es braucu pa country road. Nu, galīgi neinteresanti, kur, bet, protams, parādīšu kaut ko. Jūs varēsiet paskatīties, pa kurien es braucu. 80 km/h man jābrauc, nu, galīgi tāds
tāds baigais mierīgais. Līdz izmešanai man ir 1 un 4 minūtes vēl palikušas. Es nometu, man ir īstenībā 2 izmešanās. Fords un Lincolns. 7 mašīnas, un 8. mašīna ir Tucsons, Hyundai Tucsons, kurš ir tai pašā pilsētā, tikai pāri pa ielu. Tā kā dispečeris man saorganizēja tādu kravu 8 mašīnas, no kurām 2 dropi. Ļoti forši. Pēc šīs kravas, kad es nokrāmēšos, es braukšu lejā uz dienvidiem. Dienvidiem. South. Jā, dienvidiem. Bet jums izklausās tā jokaini, jocīgi. Un es braukšu uz placi, kur manā iepriekšējā video, kur es ņēmu Hyundais. Hyundai tiks vēsti arī uz 2 vietām. Tas ir kaut kādi 80 km no uzkraušanās vietas. Un otra vieta ir kaut kāda 15 vēl. Tātad kopā 95. Bet tas ir pa ceļam uz mājām. Tā kā man ir baigi labi. Es ceru šodien ap kaut kādiem 4-5 es varētu beigt darbu. Ja tik raities. Bet atkal, kā jau jūs ziniet, es tagad tieši vēršos pie trakistiem. Smagās mašīnas šoferiem. Tikko tu esi jau izplānojis savu dienu, tā automātiski pieskaiti 1 stundu klāt, un pat citreiz tavs plāns nestrādā jau pirmajās 15 minūtēs. Tā kā ceru, mans plāns šoreiz nostrādās, un davai, uz updateiem. Updateošu, kas tur ir, kas nav. Tagad skatāmies, kur es braucu un pa kurien es braucu. Čau! Tā, 5 minūtes un es esmu klāt dealershipā. Šobrīd laiks ir tīri sabiedrots priekš manīm. Līst lietus. Tas nozīmē, ka čekerim būs jāpārbauda mašīnas, vai viņas ir labā stāvoklī lietus laikā, tad, kad līst lietus. Tieši tāpatās kā mēs, ka pikapojam mašīnas. Viņi nedrīkst mašīnu vest iekšā zem nojumes un tad čekot mašīnas. Viņiem viss tas jādara ir laukā. Es nolieku mašīnu un viņi pienāk un skatās. Ir bijuši tādi dealeri, kuram aiz nezināšanas vai jauns čekeris, tu atved viņiem ziemas laikā tādu netīru mašīnu, noliec, un viņš vienkārši paņem to autiņu, aizved uz Vašbeju, un noskalo, un atbrauc atpakaļ un saka, reku, tur ir damage'iņš. Es saku, sorry, vecais, tu bez manas ziņas paņēmi to mašīnu un aizvedi, tā kā, es tev nevaru neko palīdzēt, man nav tiesības rakstīt nekādas damage uz to, es saku, ka tu esi pats varbūt tās vainīgs. Tās tādas mazas nianses, kuras, kā lai pasaka, ja tu nezini, tad tu vari iebersties konkrēti. Par cik līst lietus es mēģināšu nofilmēt, cik laba kvalitāte būs. Sorry, tas nav atkarīgs no manīm, bet darīšu visu, ko es varēju. Tā kā braucam, skatāmies un dodamies tālāk.
Nu ir, atbraucis esmu, vilkšu tūlīt tās gumpāķus kājās un līst lietus. Slikti. Bet labi. Ok, davai, piedošana. Aiziet uz priekšu, uzlikšu tūlīt tās kameru, uzstelēšu un skatīsimies, vērojiet. Esiet ar mani, esiet pacietīgi un skatieties, kā es lādēšu nost mašīnas. Šo te mēs vedam uz Pārpa ielu, bet pirms tam es iebraukšu, ieiešu tajā dealershipā un pateikšu, lai viņi izsūta kādu ārā, kas varētu pārbaudīt autiņas. Nu, re, kur ir, tepatās. Mums kaut kur jāiesnīko iekšā, šeit es nevaru, bet visticamākais, ka šeit es varēšu. Tā, un rekupēs noparkojam. Ups. Hello, good morning. I bring the one vehicle. Could you send somebody to check this out? Tucson. I bring the 7 vehicles for the Ford and the 8th vehicle is for you guys. Okay, so It's a brand new. It's a brand new. Brand new Tucson? Yeah. And you're picking it up? No, you just dropped it off. I'm dropping off. Un tā notiek tā mešana nost. Sagaidīsim tūlītās, kad Onka atnāks un pārbaudīs. Un viss, tad jā, tad laižam pāri, kur tur pāri pa ielu. Tur, kur ir mans smagais un 7 Fordi. Te ir Toyotas, Nissani, Mitsubishi, Subaru. Hey, good morning. How are you doing? How are you? Good, thanks. Wow, looks like every other new car. Yeah, hey. One time I want to come out here and find like a door missing or something cool. Well, I have to pay for that. No, you don't. No, it's true. Even if you will find some damage, I'm paying. I'm as a driver, I'm paying, exactly. Oh, well, you don't want to find anything wrong with it then. It's amazing, you know. But no, the Hyundai is pretty clean. They coming out. Yeah, I honestly, I think there's been one that we had rail damage on one. So Oh yeah. it was like that before you put it on your truck, but besides that, nothing's coming. Oh yeah. You got the keys for it? It's inside on a passenger seat. Check it out. I just looked at it too, eh? It's fucking Well, it's early. way too early. And Monday, eh? I know. There you go, eh? Right in front of my face. Yeah, looks good, man. Okay, there you go. Please sign here. No. No? Oh, Yeah, right there. it's gonna be worth money one day. I know, eh? it's not. No. Sad. Sign, submit. Thank you very much. Beautiful, thank you. Have a good day. Good day. Take care. Thanks. Luis, tādi ļoti laipni čekeri. Un tas ir pats galvenais šajā darbā, lai, un it sevišķi ar mani, es esmu tāds baigi viegli uzvelkams cilvēks. Nedod Dievs, ja man kāds kaut ko sāks tur bubināt vai pukstēt, nu es pukstēšu un bubināšu pretī. Un, līdz lamāšanās nav aizgājis. Nē, bija vienā vietā, bija līdz lamāšanai, bet tur baigi ātri nomierinājāmies. Un tad 2 gadus es nebiju MCL-ā, nestrādāju, un tad aizbraucu kaut kad nesen. Viņš saka, es tev esmu kaut kur redzējis. Es saku, nē, tas bija mans radinieks, mans brālis, ļoti līdzīgs. Ne brālis, bet ļoti līdzīga persona. Nu, neko. Viņš saka, es zinu, es tev esmu kaut kur redzējis. Nu, tā vārds par vārdam, bet, nu, viņš bija mainījis savu attieksmi, es ne. Tā, ejam pāri pa ielu, redz. Te ir tāda smuka nodalījuma līnijas. Citreiz, ja ir pilna aizmugura, tad tu mierīgi traku var nolikt reku šeit pa viducīti un tādā veidā nokrāmēt.
Nu, reku onkulis jau ir ārā. Pārbauda manas mašīnas. Un es ceru, ka viss būs kārtībā. Hey, how are you doing, sir? Not bad, you? You, thanks. Tās visas mašīnas, kuras atvedu, viņas parasti saliek tādā rindā. Citreiz viņu uzreiz pārbauda, citreiz redz tā kā šoreiz bija jāiet un jāprasa. Neko darīt. Jāatpūšās, man kā reiz jāpaņem ir on duty laiciņš offā. Un tad jā. Nu viss, pametam šo vietu un laižam tālāk. Laižam pēc Hyundaiiem. Viss labi, kas labi beidzās. Viņš prasīja, vai ir kāds damage. Es viņam teicu, ka viens ir spoguļi, bet to nevar redzēt. Viņš paskatījās, viņš saka, labi, neko nevar redzēt. Tā kā viss zaibīs. Akal, nu tā. Katru reizi iesākās ar nu tā. Man liekas, ka tas ir baigais sliktais ieradums. Jāmēģina kaut kas samainīt. Ok, šeit esmu beidzis. Tagad ir 2 stundas 18 minūtes. Jābrauc ir līdz man, līdz Wolvertonai, tur, kur man ir Hyundai. Parādīšu, varbūt kartē. Reku te no šajienes, kudā projām es esmu. Un, jā, 2 stundas 179 kilometri. Es būšu laicīgi, es būšu 12. Tur, kā reiz uzkrauties 1 stunda. Hamiltonā aizvest uz Hamiltonu 80 km, izmest 6 varētu būt mašīnas, un tad tālāk uz Grimsbiju vēl tur tie 15 km un visu. Un es saku, es būšu laicīgi mājās. Es būšu reāli laicīgi mājās. Varbūt tās paņēmuši vēl kaut kādu, uzkraušos, varbūt priekš rītdienas, varbūt nē, nu redzēs, nav ko baigi saplānot, jo par plānu jau tu atceries, ne? Ok, davai, es beidzu šo video. Un tie, kas vēl nav parakstījušies, spiediet subscribe, jeb parakstieties, īkšķīt uz augšu un zvaniņu. Tad jūs dabūsiet notification, jeb kaut ko, kad ir jauns video ielikts un mēģināšu ielikt kaut ko akal tuvākajā laikā. Bet rakstiet komentāros, ko vajag vēl. Ko klāt vēl vajag pie video, kas jums liekas interesants, kas jums liekas neinteresants. Nu, man jau, kā, es neesmu nekāds operators, es neesmu nekāds scenārija autors, te viss notiek tīri tikai pa plūsmu. Un čau, lai jums laba diena. Peace.